Vakara pasaciņa. Kādās agrākās dienās, senākos laikos, iespējams arī tavās mājās, bērni ar vecākiem sarunādamies nonāca līdz dziesmām, kuru sarunas par dziesmām tappa. Tā arī šajā reizē kāds stāsts par bērniņiem, kuriem ļoti patika dziedāt. Viņi to darīja kopā. Viņi to darīja kopā ar savu tēti, citās mājās arī ar savu mammu. Es jums pastāstīšu kādu jaunu stāstu. Tādu stāstu, kas varbūt ir noticis jau arī tavā dzīvē un notiks arī jūsu dzīvē, mani bērni. Kāda meitenīte dziedāja savu dziesmiņu. Viņa gatavojās kādam koncertam. Un arī brālītis, kurš spēlēja klavieres, arī viņām bija kas gatavojams. Tā viņi abi dienām ejot to darīja. Un kad pagāja gatavošanās laiks un pienāca koncerta diena, tad viņi viens pēc otra darīja to un priecājās, kas sanāca, un mazliet bēdājās, kur ne tik ļoti sanāca. Taču par bēdām drīz vien viņi aizmirsa pavisam, jo to prieku par to, kas sanāca, papildināja kāds notikums. Par šo notikumu es jums pastāstīšu turpinājumā. Kādā no šiem koncertiem, kur piedalījās bērniņi, bija ieradies kāds cilvēks, kuru viņi savā sirdsapziņā ļoti gaidīja. Un arī šis cilvēks ļoti gaidīja viņus, lai atkal redzētos. Tas bija šajā ģimenē šo bērniņu tētis. Viņi satika savu tēti. Tētis klausījās, kā viņa bērni dzied. Un kad viņi redzējās pēc tam, kad dziesmas bija nodziedātas un klavieres spēle paveikta, tad viņi, kā senos laikos, ielec tētim opām, viens vienā rokā, otrs otrā rokā, tā ka tētis mazlietiņš sašūpojās, jo bērniņi vairs nebija tik ļoti maziņi, bet nu jau paaugušies. Un viņi priecājās, tik ļoti priecājās, ka pat tā kā uz brīdi pazaudēja tās īstenības sajūtu, kurā viņi atradās daudzu cilvēku pulkā. Bērniņi brīnījās, ka satikuši savu tēti, un arī tētis pauda prieku par to, ka beidzot tas ir noticis. Tā arī šajā vakarā šo stāstu stāstot, es gribu, mani mīļie bērni, lai jums paliek un ir pastāvīgi šī sajūta, ka mēs reiz patiešām tiksimies. Un es gribu, lai šī sajūta ir ikvienam bērnam un pieaugušajam, kurš arī ilgojas ieraudzīt savējos un kuriem dzīves tumšie mākoņi, tēlaini sakot, ir lieguši šo iespēju. Mēs patiešām tiksimies, un ik viens labas gribas, labas sirdsapziņas cilvēks satiks savējos. Katram notikumam ir savs laiks. Šajā vakarā šis stāsts ir pastāstīts, taču piebildīšu. Ik reizi, mani mīļie bērni, kad vien jūsu sirds sailgojās no jauna, kādas domas atminēties par to, kas bijis mūsu dzīvē, lūdzu, arī manā vārdā, samīļojiet viens otru, kā es agrāk jūs samīļoju. Samīļojiet tā viens otru un ziniet, ka es patiešām jūs gribētu redzēt, dzirdēt, būt ar jums un rūpēties katru dienu, kā senākos laikos. Es pēc jums ilgojos, un lai arī šis vakara stāsts sasilda jūsu sirdis, tāpat arī katru, kas patiešām ar atvērtu savu dvēseli un būtību uzklausa šos vārdus, ko saku jums, mani bērni, tāpat arī ikvienam citam bērnam, tētim un mammai. Sargiet savu sirdsmieru un savu sirdsapziņu. Ar labu vakaru un ar labu nakti. Jūsu tētis jūs mīl. Arī jūsu tētis, kas ir mūsu visu debesu tēvs. Tāds šīs reizes stāsts. Uz
Tikšanos!